Nu, čau visiem! Sezona ir klāta. 1. maijs bija interesants, zvanīja daudzi un jautāja visādus jautājumus. Līdz ar to mēs tagad īstenībā filmēsim tādas pavisam īsas instrukcijas. Nu, par kaut kādām lietām, kas nestrādā, kā ko ieslēgt, kā ko palaist tiem, kas tikko sāk lietot. Vai arī nav pievērsuši kaut kam uzmanību. Tādas pavisam īsas sižetiņas. Nu, tagad mēs sāksim pirmais, kas bija īstenībā daudz jautājumu tagad maija pirmajās dienās. Kāpēc pilots uzvedās, vai tā kā viņš tagad man uzvedās? Nu, respektīvi, viņš ir uztīnis vadu, un kas tas tāds ir, kāpēc viņš tā dara, kāpēc vispār jocīgi uzvedās. Tad tur viņam, debes puses nesaprot vēl kaut ko. Tur ir baigi vienkārši. Viņu vajag vienkārši nokalibrēt. Nu, un tā ķeramies klāt. Tas īstenībā aizņem pāris minūtes, tikai ir 2 operācijas, kas ir jāizdara. Pirmā ir nokalibrēsim kompasu. Kompasu kalibrē tā. Izgriežam motoru līdz galam lielo. Nu, tas ir visātrākais veids. Tālāk iedarbinam. Uz pults nospiežam un turam burtiņu M un nospiežam kombināciju 1, 1, 1. Pilots gari nopīkstējās, metam robā un braucam apli. Vienkārši riņķojam. Es izgriežu stūri parasti līdz galam, jo tur bija kādreiz versija, ka vajag 200 metru apli un tam līdzīgi. Es beigās sapratu, ka tas pilnīgi nav svarīgi. Nu, pilnīgi. Mierīgi izgriežam stūri līdz galam un vienkārši braucam. Braucam līdz brīdim, kamēr pilots vēlreiz nopīksta. Tā, nu tagad mums ir viens aplis. Citreiz pietiek pat ar vienu apli, ja viņš, labi saprot, kur viņš atrodas. Citreiz vajag 2, citreiz nedaudz vairāk. Pārāk ilgi braukt neiesaku, viņš var nepaspēt nokalibrēties. Divi pilni apļi, viņš ir nokalibrējies, viņš nopīkstēja. Visu slāpējam lielo nost, mēģinam nostāties uz ankura. Skaisti, viņš vairs netaisa tā, kad viņš varētu tur tīt vadus virsū vēl kaut ko. Nu, nākamā lieta, kas jāizdara, jāpastāsta viņam, kur laivai atrodas priekšpuse. Tas, lai viņš zinātu, cik reizi viņam jāapgriežas ap savu asi, lai viņš to vadu netītu. Izdaram tā, nostādam galvu precīzi laivas virzienā, cik iespējams precīzi. Man izstās nedaudz šitā vajag. Nospiežam burtiņu M un turam. Piespiežam 1, 1, 2. Viņš nopīkstēja. Tagad viņš zina, kur laivai ir deguns. Nu ko, lietojiet, vajadzētu palīdzēt. Un atcerieties, kad ja tālāk kaut kur aizbrauc no vietām, kur parasti copējiet, forši ir viņu pārkalibrēt. Piemēram, es aizbraucu no Pļaviņām uz Rīgu. Mierīgi es uzreiz izbraucu, iebraucot iekšā, nokalibrēju visu, un tad es zinu, kad viņš tur to laiku, kamēr es copēju Rīgā, būs, forši uzvedīsies. Čau visiem, tā!